valdība plāno aizņemties 2 projektiem naudu no valsts kases. Izstāstiet, kāpēc ir tāda praksa, ka aizņemas naudu tajā pašā brīdī, kad šajā gadā mums ir budžetā 2,5 miljonu vairāk nekā iepriekšējā gada budžetā. Jā, es pateikšu, jā. Tātad lielākā daļa no naudas, ko mēs tur aizņemamies, tā ir nauda kā priekšfinansējums. Mēs sākam ātrāk finansēt, bet to naudu, Eiropas struktūra fondu naudu, ja tos 85% plus 5% valsts, mēs saņemsim vēlāk. Un tad, un pat cik ir šobrīd ļoti lēta nauda, tad mums nav izdevīgi tērēt savu naudu, bet labāk mēs aizņemamies, ja? Un tā, ka saņemam no valsts vai Eiropas, tad mēs to naudu atdodam atpakaļ. Lūk. Un, lai mēs nesamazinām brīvās naudas atlikumu, jo tad var izrādīties, ka kādā brīdī mums tā kā pietrūks naudas finansēt investīciju projektus. Ja? Jo viņš ir tādā ir pēkšņi liels finansējums vajadzīgs, ja? Jo lieli projekti ir. Tāpēc ir daudz pareizāk un izdevīgāk darīt šādā veidā aizņemoties. Ja runājam par aizņemšanos, atkal tiek stāstīts pasakas, ka Ventspilī ir pašvaldībai domai lieli aizņēmumi. Salīdzinot ar citām pilsētām, atkal to stāsta tie, kas te cer uzvarēt vēlēšanās, un tā publika ir zinām, tad tas ir tur Kaimiņš, Kristovskis, Meroni, Berķis. Mēs redzam, ja? Tātad uz 31. decembri Ventspils, redzat, tas gaiši zaļais, ir vismazākais aizņēmumi no pamatbudžeta ieņēmumiem bez dotācijām iemaksām pašvaldību finanses izlīdzināšanas fondā. Tātad tā ir tīra nauda no ieņēmuma pamatbudžetā. Jūs redzat, mums ir vismazāk, apmēram 3%, nepilni 3%. Tas maksimālais atļautais ir 20%. Jūs varat salīdzināt, ja nākošais mazākais ir Liepāja 8, un Valmiera ir 15 un Jūrmala ir tuvu pie 16. Rīga, par kuru te daudz raksta, viņai pāri par 12. Ja, bet normatīvs maksimālais ir 20. Lielās pilsētas vidēji ir sarkanais, novadiem ir mazliet mazāk vidēji nekā lielajām pilsētām, bet turpat 8. Tā kā mums tā finanses situācija ir tāda, ka mēs to aizņemšanos darām tikai tad, kad mums tas ir izdevīgāk aizņemties nekā neaizņemties. Pie šīs ļoti lētās naudas mēs arī pārfinansējam to, ko izdevīgāk pārfinansēt, lai mazāk būtu jāmaksā. Tāds ir tā. Varbūt kādi jautājumi par... Kurim tieši projektam tas ir domāts tie aizņēmumi 17. gadā? Viens ir mūzikas skolā koncertzāles funkcija, jo tur ir avans jāmaksā. Ja, un pat cik projekta vērtība ir liela, pie 3 miljoniem, tad tas avans ir liela summa. Un inovācija centrs, tur gan mazāk tā summa. Ja. Bet vienalga, vēl rezultātā tas būs nopietnas cipars. Inovācijas centrs projekta izstrādē, ja? Šobrīd ir projekta izstrādē, jā. Vienalga, tur projekts arī maksā jau krietnu summu.